Labdien! Es te biju tirgu, viņš saucas Smirtiņš vai Svirtiņš, man vienalga kā viņš saucas, bet te ir. Es nopirku telefonu, viņš vispār Nafiguškiņš, viņš saucas Panasonic. Tad te, pat te arī rakstīts Panasonic. Labi, te viņš tā jānoņemas nost. Es jums te pastāstīju vēl, viņš kādu uzliek virsū, tas speciāli tāds dažiem tavām teikt, ka viņi tā nevar dabūt nostā, un viņi kā dabūt nostā, bet lielie tie, kuri gudri, viņi ir šā te. Viņi apavēl tā šitā te priekš, tad viņi velk šitā te uz austiņš, redziet? Tāpēc viņi vajag arī dažreiz ieejot tur tajā vietām, bet labi. Te, šitiem te arī rakstīts Panasonic. Un te ir, es jums nepastāstīju vēl, te ir tāda antena, te bija viņa tāda garāka, es redzēju tirgu, bet viens tāds, nezinu, ierodzīju, ka tu aizgāju viņam, ka tāds tikai tāds kāpēc paldies, bet es te novīlēs, ja kas tur notiek, šitā. Bet te šitam telefonam arī te ir antena, es nezinu, kā ir antena, bet viņam būtu arī nopērst, nevar. Var izvilkt arī? Nevar. Bet viņai uz antenas ir rakstīts Panasonic. Te ir podziņas arī, redziet, 1, 2, 3, tā tālāk. Te arī kvadrātiņš. Tur var uzspiest tā, lai var kvadrātu. Tad pašam kvadrātam. Un tad te ir pogas. Te off. Tas nozīmē, kāds kustās, tas intercom. Nezinu, kas nozīmē, bet kaut kas forši. Te ir auto. Zini, ko nozīmē auto? Es to zinu. Man jau pastāstīju. Tu tā kā brauc auto, ar smagajiem, tas ir domāts, viņi tā noliek, un tad brauc mērīgi, ka žanreži, jā, tā. Bet viņam ir vajadzīgi tie vadījumi. Viņi tā nevar kārtīgi iespektēt, viņiem vajadzīgi tie vadījumi, man teikt. Te ir rasīts pulse. Pulse nozīmē, ka var izmērīt pulsu, cik tam telefonam ir. Un pēc tam telefonam arī vēl ir flash. Flash, es zinu, ka tas jā, manam brālim tāds ir, viņos brālis datorā, viņš viņu sāk pa flashi. Jā, flashi. Flashi. Beigās, jā. Tā, viņi var iespējas, viņš arī iespējas datoru, bet nezinu, vai šito varbūt arī var iespējas datoru, vai šito iespējas arī datoru, nevienalga. Tā, te ir radiāli, šo to nezinu, kas to bet droši vien kaut kas reāls tāds. Te ir pause. Tas nozīmē pauze. Kad jūs klausīties šitā smukām Nafiguška telefonu, jūs varat, kad klausīt mūziku, uzspiest pauzi un aiziet citu kaut un turpināt klausīties viņu. Te vēl ir programma. Programma jūs varat ieprogrammēt visas sarunas. Piemēram, jūs runājat ar kaut ko, jūs ieprogrammējat, bet jau noklausīties, kas tur jūs runājat. Jums ļoti interesanti būs. Te ir volume. Jā? Vai tu kāds vēl paveidīt? Jā? Halo? Tā, turpinām. Te ir volume. Jā. Halo? Labi, turpinām. Te ir volume. Jā. Kāds ir? Laikam mēs. Labi, mēs pēdīsim, laikam to volume. Tad uzreiz kāds var zvanīt un spēlējas. Te ir ringer. Zini, kas ir ringer? Jūs varat ringā viņu cīnīties, redzēt? Hujo. Viņš labstīt veids. Jūs reiz visu tur māciet visu. Tā. Te viņam vēl ir radio pause. Jūs varat viņu uzspiest pauzi, viņš bišķi paiet tālāk un uzspiežat play, tad viņš uzreiz turpinās no tās vietas, kur bija aizvērst prom. Tā. Vēl te ir volume. Tur viņi mājiņš tai tumbiņai, redzēt, kas ir tam reizēm tur. Bet viņš tur zonai nav. Visāds var spiest podzies, tad lai skaļāk, kad runā, varēs dzirdēt, ko runā pa visu māju, vai arī tikai sevi. Tā. Te ir vēl viens flash. Tad abas divas var spraukt pie datoru, abas divi flash. Un tā, hold. Tas ir hold. Hold. Augsti. Laikam augsti. Viņš ir uzsākt. Tā, ierakstīt stipphone. Stipphone nozīmē spiegu saīsinājumu.
spieguli. Jūs jau tad, kad iet izspiegli, iebāsim kabatā, viņi neredzēs jums. Un te būs spiegli. Un šitā poga jums iestrēgs katru reizi. Tas ir kaut kāds spīgītes, jūs te pārgaiet. Tas nozīmē, ka jums, kur te bija, pa šeien iznāks tāda lapa pārgaiet, kur jūs būsiet uzrakstījuši ciparus. Oho, tur ir kūtis. Nu, tas kaste. Jūs tad to no abiem pažanīt kastē. Jā, lai varbūt ir sauc pa kastē. Es nezinu, kā tā raidījumu bērni ir sauc. Es jau arī esmu bērni izstāstu. Tā, te zvaigznīt vinter. Vēl. Te paga, kurā vietā. Es šito te nopirku. Ļoti apmierinošu summiņu, tikai pēc 150 latiem. Nu, protams, man no plāncem bija atpirmās tā 50 un kopēc 20 lati. Tas jau nekas. Nieks viens tīktur, es redzēju, tajos pēc, kā tas saucās, radons vai kā viņi saucās, nu, kaut kāds radiāli vai radiostacionāri durokšana. Bet tā telefoni, tāda mazī, viņi sauc tautskrīni. Viņi vai kāds ir tautskrēni, kaut kas tāds. Nu, viņus var visu spaidīt, viņi maksā kaut 1000 lati katram tādam normālam. Bet, nu, vajag jēgas pirkt to tautskrēni. Nu, tāpēc, ka, ja viņš spēc, nu, ir arī šitā te lielākā ciena, pat nevar rindā cīnīties, viņi uzreiz saplīs. Tu labi, man jāiet tālāk. Vēl jā, ja jūs atrodat šitos smukos vārdiņus, lūdzu atnesiet un pazvaniet, ja? Labi, man šodien jāiet, es gribēšu pamēģināt pazvanīt kādam.